es uzreiz gribu sākt ar vienu ļoti svarīgu lietu, lai nebūtu nepareiza priekšstata, ja, ka holesterīns jau nav nekas mums slikts. Ja, viņš patiesībā holesterīns nav ienaidnieks, un holesterīns pats par sevi nav problēma. Patiesībā holesterīns organismam ir vitāli nepieciešams. Ja, no holesterīna veidojas mūsu hormoni, no tā tiek būvētas šūnu sienas, tas piedalās ļoti svarīgos procesos organismā, un vēl svarīgāk, ka organisms pats viņu ražo. Ja? Tātad tas nav nekāds bieds. Un vēl tas nozīmē, ka ķermenim viņš ir ļoti vajadzīgs. Ja? Bez holesterīna nekā mēs nevaram pastāvēt. Un tagad rodas jautājums, kāpēc tad visi tik ļoti baidās no tā holesterīna, un es sevišķi, ja ārsti ieraug tos mūsu rādītājus, ja, uzreiz varbūt raksta pēkšņus medikamentus, un tad sēžam un domājam, vai man tas ir vajadzīgs, vai es varu kaut kā citādāk. Un tātad, lai mēs bieži skatāmies tikai uz skaitļu analīzēs, bet nesaprotam, ko tad organisms ar to mēģina mums pateikt. Un šeit ir galvenā lieta, ja holesterīns mainās, tas nenozīmē, ka organisms bojājas. Tas nozīmē tikai vienu, ka organisms reaģē un pielāgojas šobrīdējam jūsu ritmam un jūsu vielmaiņai. Citiem vārdiem sakot, organisms signalizē. Ja? Un, lai to saprastu, mēs nevaram sākt ar holesterīnu, mums jāsāk ar pamatu, ar vielmaiņu. Jo vielmaiņa ir tas, kas regulē šo mūsu holesterīnu. Un tātad otrajā slaidā mēs apskatāmies, par ko tad mēs runājam. Tātad, lai tas viss būtu saprotams, mēs iesim ļoti vienkāršu ceļu. Ja? Vispirms sapratīsim, kas vispār ir vielmaiņa. Ja? Nevis sarežģīti, bet tā, lai jūs varat paši sev izskaidrot un saprast, ko nozīmē šie rādītāji. Ja? Un pēc tam paskatīsimies, kas notiek, kad šis process sāk bremzēties. Un tikai tad mēs nonāksim pie analīzēm, pie holesterīna. Un nekas biedējošs tas nav jāuztver. Ja? Un tātad mēs ar ko sākam? Mēs sākam ar trešo tālāko slaidu, ja, kurā es jums gribu parādīt tātad šo vielmaiņas ķēdi. Ja? Tātad vispirms, kas ir mūsu vielmaiņa, lai saprastu, kas notiek organismā pēc 40 gadu vecuma. Ja? Citam pat varbūt ir arī ātrāk. Ja? Katram organisms ir dažāds. Ir ļoti svarīgi ieraudzīt to kopējo ainu, nevis atsevišķu simptomus vai analīžu rādītājus, bet visu procesu kā vienotu sistēmu. Organisms nestrādā pa daļām. Ja? Tas strādā kā ķēde, viss sākas ar pārtiku, ar ko cilvēks ieliek organismā. Tālāk šī pārtika tiek sagramota, sadalīta sīkākās vielās, lai organisms vispār varētu tās izmantot. Un no šīm vielām veidojas enerģija. Ja? Tātad tas, ko mēs apēdam, veidojās mūsu enerģija, kas ir nepieciešama pilnīgi visiem procesiem, sākot no sirdsdarbības līdz pat hormonālajiem līdzsvaram. Un šī enerģija nonāk šūnās, kur notiek reālā darbība. Tur tiek uzturēta tātad dzīvība, un tikai pēc tam parādās tas, ko cilvēks jūt. Pašsajūta, spēks, vieglums vai smagums, tieši pretēji varbūt nogurums, ja, tāda diskomforta sajūta, nesaprotu, kas ar mani notiek, un beigās vislielākā problēma, kas daudzus mūs ļoti skar, ja, tātad svara pieaugums. Un tad jautājums ārprāts, kas notiek? Svarīgākais, ko šeit saprast, ja šajā ķēdē kaut kur rodas traucējums, tas nepaliek vienā vietā. Ja pārtika netiek pilnvērtīgi sagramota, organisms nesaņem nepieciešamās vielas. Ja šī viela nav pietiekamā kvalitātē, enerģija neveidojas pilnvērtīgi. Un tas viss nenotiek pēkšņi, tas notiek pakāpeniski. Žēl, ka es nevaru noslēgt skaņu WhatsAppam ārprāts. Labi, un tālāk.
Tātad, ar ko es ar to gribu pateikt, ka tātad pēc 40 gadu vecuma tas kļūst īpaši aktuāli, jo organisms vairs mums nestrādā ar tādu pašu rezervi kā jaunībā. Un te ir ļoti bieži vien tā frāze, kas tad ir, es ēdu tāpat, kustos tāpat, bet svars man nāk klāt, holesterīns ir augšā un tā tālāk. Un tas ir tas, ko es gribu teikt, kad mums ir jāieklausās vispirms tātad savā organismā, un tātad jādomā, tātad kaut kas ir ne tā, kaut kas man ir jāmaina, ja? Un visbiežāk šis process sāk mainīties pašā sākumā, tajā brīdī, kad pārtika nonāk organismā un sākas gremošana, un arī pārtika mums ir šajā, ar šo vecumu ir jāsāk izvērtēt, tātad kaut kas man ir jāmaina, un ne tikai pārtikā, tātad, jo arī šajā gremošanā un tā tālāk. Un tātad 4. slaids, kurš mums pasaka skaidri un gaiši, tātad pārtika un gremošana, tātad tas ir vielmaiņas sākums. Ja? Pēc 40 gadu vecuma organisms sāk strādāt citādi. Un viena no pirmajām vietām, kur tas parādās, tā ir gremošana. Es pēc sevis to ļoti arī esmu novērojusi un tiešām sekoju līdzi tam visam. Ja es kādreiz varēju ēst to, ko es kādreiz varēju ēst, tad šobrīd jau pienāk tie gadi, kas saka stopēna, vairāk nē, vai arī mazāk. Ja? Un tas nenotiek pēkšņi, ja? Bet pakāpeniski samazinās fermentu aktivitāte. Tās ir vielas, kas palīdz pārtiku sadalīt, ja? Un guņģis un zarnas vairs nestrādā tik efektīvi kā agrāk. Tas mums ir jāpieņem. Un arī aknas, kurām ir ļoti svarīga loma vielmaiņā, bieži ir lielākā slodzē nekā jaunībā. Ja, tas ir tātad, kā mēs sakam, jo vecāka mašīna, jo vairāk par viņu ir jādomā un jāuztrauc. Tāpat ir ar mūsu gremošanu, ar mūsu organismu. Ja, un rezultātā veidojas situācija, ka cilvēks ēd tāpat kā agrāk, bet organisms šo pārtiku vairs neapstrādā tik kvalitatīvi. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu. Organisms neizmanto visu, ko mēs apēdam. Viņš izmanto tikai to, ko spēj sadalīt un uzsūkt tieši šajā brīdī, šajā laikā, šajā mūsu vecumā. Un ja šis process kļūst mazāk efektīvs, ja, tad organisms sāk strādāt ar to, kas viņam sanāk, nevis ar to, kas viņam būtu vajadzīgs. Vai ne? Un tieši tāpēc pēc šiem gadiem ļoti bieži parādās sajūta, ka ēdu tāpat kā agrāk, bet kaut kas vairs nedarbojās. Un lielu lomu šeit spēlē pārtikas sastāvs. Ja uzturā bieži ir rūpnieciski pārstrādāti produkti, piemēram, desas, pusfabrikāti, gatavās mērces, ko mēs jau veikalā nopērkam, organismam ir jātiek galā ne tikai ar uzturvielām, bet arī ar piedevām. Tātad tie ir tie konservanti, tie ir tie garšas pastiprinātāji, visi tie skaistie e-burtiņi, ko mēs varam izlasīt, tas, ko mēs nopērkam. Bet tāda ir tā pārtika, vai ne? Un pēc 40 gadiem organisms šo pārslodzi sāk just, un ļoti svarīgs aspekts ir arī tādai lietai kā taukvielām. Daudz cilvēku nepievērš uzmanību tam, un te es gribu ļoti uzsvērt, kādā eļļā tiek gatavots ēdiens. Bet patiesībā tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem. Sevišķi privāti runājot man ar cilvēkiem, kad es pajautāju, kādā eļļā jūs apstrādājat savu, patīk uzcept gaļiņu, patīk uzcept kartupelīšu. Visi ļoti labi, bet ir jautājums, kādu eļļu, ja tās ir rafinētās eļļas, piemēram, saulespuķu un rapšu eļļa, augstā temperatūrā viņas oksidējas. Un tas nozīmē, ka tās maina savu ķīmisko struktūru. Un šīs izmaiņas padara tās organismam grūtāk apstrādājams. Un ilgtermiņā tas var veicināt tātad šo te holesterīna pacelšanos, tātad, ka kaut kas sāk bremzēties un kas tieši sāk ietekmēt vielmaiņu. Tāpēc praksē ir daudz svarīgāk nevis pilnībā kaut ko aizliegt, bet saprast, kā un cik bieži tas tiek izmantots. Jo es zinu, ļoti daudz cilvēku ļoti mīl daudz šos te ceptos produktus. Es nezinu, kā ir Latvijā, bet Vācijā mums ir speciāli tiek nopērkamas
eļļas, kas ir domātas cepšanai, tātad, ko tas nozīmē, ka tātad pie augstās temperatūras viņas nemaina šo savu ķīmisko struktūru, ja? Tātad neveido šīs kaitīgās vielas, kas iedarbojās uz mūsu vielmaiņu, ja? Un vēl viens faktors ir ēdiena vienkāršība, ja? Jo vienkāršāks ēdiens, jo vieglāk organismam to apstrādāt. Ja mēs kādreiz varējām tur visu kaut ko, visāds dažādas mērķus un visu ko, nu tad pienāk moments, kad mums ir jāsāk izvērtēt, ja? Ja vienā ēdiena reizē ir daudz dažādu sastāvdaļu, piedevu un kombināciju, nu, kremošanas sistēmai tas ir sarežģītāks uzdevums, ja? Un savukārt vienkāršāks ēdiens organismam pašam par sevi nozīmē tātad mazāku slodzi. Un tieši šajā vietā bieži sākas pirmās izmaiņas vielmaiņā. Un nevis analīzēs, nevis slimībā, bet šajā posmā, kad organisms vairs nespēja pilnvērtīgi izmantot to, ko saņem. Un ja šajā posmā enerģija neveidojas pilnvērtīgi, tad nākamais jautājums ir, kā tas ietekmē organismu tālāk. Ja? Un nākamajā slaidā tātad mēs skatāmies, kas notiek ar mūsu enerģiju un kas notiek ar mūsu šūnām, ja? Kā tas organismā darbojas. Un tātad palikām pie tā paša punkta, kad pārtika ir sagramota, un organisms no tās ir paņēmis to, ko spēj izmantot, sākas nākamais ļoti svarīgais posms, tātad enerģija, un kā viņa veidojas, un kā viņa tālāk tiek izmantot. Un šeit bieži rodas viens no lielākajiem pārpratumiem. Enerģija netiek izmantota tikai kustībai vai fiziskam darbam. Enerģija ir nepieciešama pilnīgi visam, hormonālajam līdzsvaram, nervu sistēmai, iekšējo orgānu darbībai, imunitātei. Ja tiklīdz es cilvēkam saku par enerģiju, viņš saka, jā, es jau kustos, es jau dārzā un visur, kur es jau tā visu dienu uz kājām. Nu, nē, enerģija tas ir jāsaprot mūsu organismam, mūsu iekšējam līdzsvaram. Ja? Tas nozīmē, ka pat tad, ja cilvēks fiziski nav ļoti aktīvs, organisms visu laiku patērē enerģiju. Ja? Viņš visu laiku patērē, šī enerģija nonāk šūnās, ja, kurās mēs ievadām ar visu pārtiku šajās šūnās. Un šūnas ir vieta, kur notiek visa tā mūsu reālā darbība. Vai mēs sēžam, vai mēs kustamies, vienalga. Ja paskatās no medicīniskā viedokļa, šūnas var uztvert kā ļoti precīzus mehānismus, ja, kuriem ir nepieciešama kvalitatīva degviela, lai tie darbotos pareizi. Un ja šī enerģija ir pietiekama un kvalitatīva, šūnas strādā efektīvi. Tātad organisms saglabā līdzsvaru, vielmaiņa darbojas, hormonālā sistēma ir stabila. Bet pēc 40 gadu vecuma šis process sāk mainīties. Ja gremošana jau ir kļuvusi mazāk efektīva, tas automātiski nozīmē, ka arī enerģija, ko organisms iegūst, vairs nav tik kvalitatīva. Un šeit parādās ļoti svarīgs mehānisms, ja, organisms nevis uzreiz apstājas, bet viņš sāk meklēt pielāgošanos. Ja, un šūnas sāk strādāt tā saucamajā ekonomiskajā režīmā. Ja, un tas nozīmē tikai pavisam vienkārši. Procesi palēlinās, organisms sāk taupīt enerģiju un pakāpeniski mainās visas vielmaiņas dinamika. Tas ir bieži neizpaužas kā izteikts nogurums, bet daudz biežāk tas izpaužas citādi. Kļūst grūtāk uzturēt svaru, organisms sāk uzkrāt, parādās sajūta, ka viss notiek lēnāk. Un tas ir ļoti svarīgs signāls. Ja? Mums tam ir jāpielāgojas, nevis jātaisa panika. Tas nozīmē, ka šūnu līmenī enerģijas vairs netiek izmantot tik efektīvi kā agrāk. To var salīdzināt ar situāciju, kad ierīce darbojas ar vājāku bateriju. Ja? Tā turpina darboties, bet vairs netik jaudīgi, netik efektīvi. Tieši tas pats notiek organismā. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast, šis nav pēkšņs process, tas ir atkal, kā es saku, pakāpeniski. Un kad organisms sāk strādāt šajā ekonomijas režīmā, nākamais solis ir saprast, kas notiek ar enerģiju,
kas netiek pilnībā izmantot. Un tas mums ļoti labi parādīs nākamajā slaidā kustība un dzīvība kā vielmaiņas rezultāts. Ja, kad organisms sāk strādāt ekonomiskā režīmā, ļoti dabiski rodas nākamais jautājums, kas notiek ar enerģiju, kas netiek pilnībā izmantota. Un šeit ir jāpasaka viena ļoti svarīga lieta. Organisms nekad neko neizmet bez iemesla. Ja enerģija netiek izmantota, tā netiek zaudēta. Tā tiek saglabāta. Tā saucamā, mans vecmāmiņas mīļais teiciens, nebaltām dienām. Un šī saglabāšana notiek kur? Tauku veidā. Tas ir dabisks mehānisms, kas cilvēkam ir dots izdzīvošanai. Ne par velti radies tas teiciens, jo pilnīgāks cilvēks, jo viņam ir siltāk. Bet tā ir ļoti liela patiesībā. Ja? Un agrāk, kas palīdzēja pārciest badu vai ilgākus periodus bez pārtikas, ja tie bija kas cilvēkam tauki, ja mēs skatāmies agrākos laikus. Ja. Bet mūsdienās, kad pārtika ir pieejama patstāvīgi, šis pats mehānisms sāk strādāt pret mums, jo pārtika ir tāda, kāda viņa ir, ja, ko mēs varam arī nopirkt. Un pēc 40 gadu vecuma šis process kļūst izteiktāks, ja, jo vielmaiņa palielinās, organisms kļūst ekonomiskāks, un tas nenozīmē, ka tas daudz ātrāk pāriet no enerģijas izmantošanas uz enerģijas uzkrāšanu. Un te rodas ļoti tipiska situācija, ko dzird ļoti bieži. Es ēdu tāpat kā agrāk, bet svars pieaug. Ir tā? Ir tā. Tas nav tāpēc, ka cilvēks dara kaut ko nepareizi. Tas noteikti tāpēc, ka organisms vairs nestrādā tāpat kā agrāk. Enerģijas izmantošana kļūst mazāk efektīva un uzkrāšana aktīvāka, tā saucamajām nebaltajām dienām. Un šis process bieži notiek nemanāmi. Nevienmēr tas uzreiz izpaužas kā izteikts liekais svars, bet tas var būt arī kā smaguma sajūta, šķīdruma aizture vai vienkārši sajūta, ka ķermenis mainās. To var salīdzināt ar bankas kontu. Es tā ilgi domāju, kam varētu pielīdzināt. Un man pēkšņi nāca prātā, ja ienākumi paliek man tie paši, bet izdevumi samazinās, atlikums kontā sāk augt. Pilnīgi normāli, mēs jau it kā par to priecājamies. Bet organismā tikai šis atlikums ir tauku veidā. Ja, tas, kas mūs absolūti neiepriecina. Un šeit ir ļoti svarīgs moments. Tas nav tikai estētisks jautājums, ja, tas ir vielmaiņas jautājums. Jo vairāk organisms uzkrāj, jo vairāk mainās arī iekšējie procesi. Tātad hormonālais līdzsvars, cukura regulācija un vēlāk arī holesterīna rādītāji. Un tāpēc pārējot pie nākamā slaida, lai saprastu, kāpēc organisms sāk uzkrāt tieši tauku veidā, ir jāsaprot vēl viens ļoti svarīgs moments, kā organisms strādā ar cukuru. Un, lai saprastu, kāpēc organisms sāk uzkrāt enerģiju tieši tauku veidā, ir jāsaprot viens, tātad šīs te cukuru mehānisms. Ja? Cukurs pats par sevi nav slikts, tas ir galvenais un ātrākais enerģijas avots, ko organisms izmanto. Ja, kad cilvēks pēd, īpaši jau uzturēja produktu ar ogļhidrātiem, maize, makaroni, saldumi, pat augļi, ja, kuros mēs zinām ir ļoti daudz augļu cukurs, ja, cukura līmenis asinīs paaugstinās. Un šeit ieslēdzas hormons insulīns. Un insulīna uzdevums ir palīdzēt šim cukuram nonākt šūnās, kur tas tiek izmantots kā enerģija. Un ja šī sistēma darbojas labi, tad viss ir līdzsvarā. Cukurs tiek izmantots, enerģija tiek patērēta un problēmu nav. Bet pēc 40 gadu vecuma ļoti bieži šis mehānisms sāk mainīties. Šūnas kļūst mazāk jūtīgas pret insulīnu. Medicīniski to es parasti lasu izrakstīju uz insulīna rezidence. Ja? Tas nozīmē, ka cukurs asinīs var būt pietiekami daudz, bet šūnas to neuzņem tik efektīvi kā agrāk. Un tad organisms dara to, kas viņam ir paredzēts. Viņš šo lieko cukuru nepamet. Viņš to pārvērš taukos un uzkrāj. Tieši šeit sāk veidoties aburtais loks. Jo vairāk cukura organismā netiek izmantots, jo vairāk tas tiek uzkrāts.
Jo vairāk tiek uzkrāts, jo vairāk pasliktinās vielmaiņa. Un tas ir brīdis, kad sāk parādīties izmaiņas, ja, kuras cilvēks pamana svara pie. Es atbildēšu uz jautājumiem vēlāk, labi, tie kas man raksta. Es vienkārši izstāstīšu to teorijas daļu, un tad mēs iesim pie jautājumiem. Un tas ir brīdis, kad sāks parādīties izmaiņas, kuras cilvēks pamana. Svara pieaugums, īpaši vēdera zonā, grūtības zaudēt svaru, un vēlāk arī izmaiņas analīzēs. Jā, analīzēs tas arī parādās, un tas ir, es tagad atkal tādu mazu saīsinājumu veikšu, ja, kā noliktavu. Ja preces nespēja izmantot vai izvest, tās sāk krāties, un pēc kāda laika noliktava ir pilna, un sistēma sāk strādāt ar traucējumiem. Tātad organismā šī noliktava ir tauku aude. Un ļoti svarīgi saprast, šajā posmā vēl nav nekāda slimība, nav nekāda vēl diagnoze. Tas ir process, kas pamazām veidojas, un mums vienkārši tam ir jāsako līdzi. Un tieši šeit mēs sākam redzēt, kā šie procesi ietekmē arī holesterīna rādītājus. Ja? Un šis slaids par vielmaiņas traucējumiem, brīdī, kad šie procesi organismā sāk mainīties, gremošana kļūst mazāk efektīva, enerģija netiek pilnvērtīgi izmantot, un cukurs sāk uzkrāties tauku veidā, mēs nonākam pie tā, ko medicīniski sauc par vielmaiņas traucējumiem. Un ļoti svarīgi ir saprast, tas nenotiek vienā dienā, tas ir pakāpenisks process. Sākumā organisms vēl kompensē, tas pielāgojas, mēģina saglabāt līdzsvaru, bet ar laiku šī kompensācija vairs nav tik efektīva. Un tātad atkal pēc šī 40 gadu vecuma šis process kļūst izteiktāks. Hormonālās izmaiņas, īpaši estrogēnu samazināšanās sievietēm, ietekmē ne tikai pašsajūtu, bet arī to, kā organisms apstrādā taukus un cukuru. Tas nozīmē, ka vielmaiņa kļūst jūtīgāka pret kļūdām uzturā un dzīvesveidā. Un šeit parādās pirmie signāli, kurus bieži nepamana vai nepiesaista vielmaiņai. Tas var būt pakāpenisks svara pieaugums, īpaši vēderzonā, smagums sajūta pēc ēšanas. Man tas personīgi ir ļoti bieži, kad es beidzot saku, es esmu kārtīgi pēdus, tad man uzreiz gribas iet gulēt. Un es saprotu, nē, tas nav kaut kas es esmu kaut ko nepareizi izdarījusi. Jā, tā vai nu ēdiena izvēlē, vai nu šajā ātrajā ēšanā, fiksi, jā, vai nu ir kādas citas problēmas. Un tātad grūtības samazināt svaru pat pie ierobežota uztura. Tas arī ir ļoti bieži. Vai vienkārši sajūta, ka organisms vairs nereaģē tā, kā bija. Un šie signāli nav nejauši. Tie nozīmē, ka organisms jau strādā citā režīmē. Un tātad mums ir jāapstājās un jāpadomā. Un to var salīdzināt ar tādu kā situāciju, kad sistēmā sāk parādīties nelielas kļūdas. No sākuma tās netraucē, bet ja tās netiek pamanītas, ar laiku tās kļūst par lielāku problēmu. Tieši tāpat ar vielmaiņu. Un šeit pats svarīgākais moments. Vielmaiņas traucējumi nav tikai par svaru. Ja, tie ietekmē visu organismu. Hormonus, enerģiju, sirds un asinsvadu sistēmu un arī to, kā veidojas holesterīns. Un jo agrāk šie signāli tiek saprasti, jo vieglāk ir procesu atgriezt līdzsvarā. Un tāpēc nākamajā slaidā mēs jau skatāmies pie tā, kā šie vielmaiņas traucējumi atspoguļojas analīzēs, un īpaši holesterīna rādītājos. Ja? Tātad, kas ir holesterīns? Ja? Kad nonāk līdz analīzēm, cilvēki ierauga vārdu holesterīns, ļoti bieži tas tiek uztvērts kā problēma pati par sevi, bet patiesībā holesterīns nav problēma. Holesterīns ir viela, ko organisms pats ražo un aktīvi izmanto. Tas piedalās šūnu veidošanā, hormonu sintēzē, un nervu sistēmas darbībā. Tas nozīmē, ka organisms bez holesterīna normāli funkcionēt nevar. Tāpēc pats svarīgākais, ko šajā brīdī saprast, holesterīns nav kaut kas slikts, kas jāiznīcina. Tas ir rādītājs, kas parāda, kā organisms šobrīd strādā. Un šeit ir būtiska nianse. Holesterīns neatrodas organismā viens pats. Tas vienmēr ir saistīts ar vielmaiņu kopumā, ar to, kā organisms apstrādā taukus, cukuru, kā strādā aknas
un cik efektīvi tiek izmantota šī mūsu enerģija, par ko es iepriekš stāstīju. Ļoti bieži pēc 40 gadu vecuma holesterīna izmaiņas ir tieši saistītas ar palielinātu vielu maiņu, hormonālām izmaiņām, cukuru vielu maiņas traucējumiem un ar aknu slodzi. Tas nozīmē, ka holesterīns šajā gadījumā darbojas kā signāls, nevis kā cēlonis. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tas maina visu pieeju. Un vēl viena svarīga lieta. Analīzēs mēs neredzam vienu holesterīnu. Ja? Es esmu tagad šajā slaidā parādījusi, ja? Kādi apzīmējumi ir lielāko daļu analīzēs, ja? Un ko šis vienkāršā valodā, ko tas nozīmē, ja? Mēs redzam vairākus rādītājus, un katrs no tiem parāda citu procesu organismā. Un tieši tos mēs arī apskatīsimies tālāk, lai saprastu, ko katrs no tiem nozīmē un kā tos pareizi interpretēt. Ja? Un vispirms paskatīsimies uz kopējo rādītāju, ko visbiežāk cilvēki arī redz analīzēs. Un tātad tas ir nākamais slaids, ko es esmu nosaukusi, tātad kopējais holesterīns, kuru es arī esmu uzrādījusi, kā viņš tiek apzīmēts. Pēdējā laikā gan, es nezinu, es vēl iepazinos ar to, un es sapratu, ka ir atkarīgs no laboratorijas, kā tiek apzīmēti šie holesterīni. Un ir, man nesen atsūtīja no Gulbi laboratorijas analīzes, kuras, es tiešām ar visu medicīnisko izpētību, tas, ko es ieguvu pāris gadus atpakaļ, es sapratu, kaut kādi jauninājumi ir nākuši klāti, ja? Un meklēju, ko tas nozīmē. Arī tur var būt radušās izmaiņas, ja, pie apzīmējumiem. Bet pamats, es esmu vadījusies pēc tā, kā es studēju, kā es mācījos, kad mums rādīja, kas nozīmē. Ja. Un, kad cilvēks saņem analīzi, visbiežāk pirmais rādītājs, uz kuru tiek pievērsta uzmanība, ir kopējais holesterīns. Un šeit jau sākumā ir svarīgi saprast, ka dažādās laboratorijās tas var būt apzīmēts atšķirīgi. Visbiežāk tas parādās kā kopējais holesterīns, to mēs tagad redzam. Tas nozīmē vienu un to pašu. Ja, tātad kopējā holesterīna daudzumu asinīs. Bet pats svarīgākais, ko šajā brīdī ir jāsaprot, šis rādītājs ir tikai kopējais skaitlis. Tas nepasaka, ka šis holesterīns kā šis holesterīns organismā uzvedas. Tas nepasaka, vai tas tiek pareizi izmantots vai uzkrāts. Un tas nepasaka arī to, kur ir problēmas cēlonis. Tas ir kā kopsavilkums, nevis pilns stāsts. Un tieši tāpēc situācija, kad kopējais holesterīns ir paaugstināts, ko ļoti bieži daudz cilvēki ierauga, ja, nevienmēr nozīmē, ka ir problēma. Tas nozīmē, ka organismā kaut kas ir mainījies, un šis rādītājs to atspoguļo. Un ļoti bieži pēc 40 gadu vecuma šīs izmaiņas kļūst, vienkārši viņas notiek un ir redzamākas. Sievietēm tas ir cieši saistīts ar estrogēnu samazināšanos, ja, kas ietekmē tauku vielmaiņu. Savukārt vīriešiem biežāk tas ir saistīts ar testosterona līmeņa pakāpenisku samazināšanos, kā arī ar dzīvesveida faktoriem. Ja. Protams, arī par sievietēm stress, miega trūkums, uzturs, un abos gadījumos rezultāts ir līdzīgs. Ja? Organisms sāk citādi apstrādāt taukus, bet ļoti svarīgi saprast, ka holesterīnu neietekmē tikai pārtika. Tas ir visa organisma darbības rādītājs, ja? Bet vielmaiņa ir viena no vadošajām, un viens arī no vadošajiem ir vairogdziedzers. Ja tā darbība ir palielināta, vielmaiņa kopumā kļūst lēnāk, un tas nozīmē, ka arī tauku apstrāde kļūst lēnāk. Un rezultātā holesterīns var paaugstināties pat tad, ja uzturs nav būtiski mainījies. Un vēl viens rādītājs un darbības mehānisms svarīgs ir aknas. Ir vēl viens centrālais orgāns, ja, tieši aknas ražo un pārstrādā holesterīnu. Ja aknas ir noslogotas ar uzturu, medikamentiem, alkohols ir arī cilvēkiem, kam alkohols iet ļoti pie sirds, vai vielmaiņas traucējumiem, tad šis process kļūst mazāk efektīvs. Un medikamenti šeit, gribu teikt, tiešām spēlē ļoti lielu lomu. Un cilvēki ļoti bieži vērš ar tādu variantu, ka es saku, te ir vāvera ritenī. Jūs lietojat tādus medikamentus, kas reāli rada jums šo te holesterīnu, ja, bet jums viņš ir jādzer tie medikamenti, un tad ir aburtais loks. Un tad es
tad mums ir jāizvērtē, bet tas ir katram individuāli. Ja? Un vēl viena svarīga loma ir arī nierēm. Ja nieru darbība ir traucēta, mainās vielu līdzsvars organismā. Un tas var ietekmēt arī lipīdu rādītājus. Un, protams, cukura vilnai. Ja insulīna rezistence, tas nozīmē, ka organisms nespēja efektīvi izmantot cukuru, tas tieši ietekmē tauku uzkrāšanos un holesterīna rādītājus. Un tāpēc šajā brīdī ļoti svarīgi paskatīties uz kopējo holesterīnu pilnīgi mierīgi. Tas nav spriedums, tas nav signāls, kas organismā kaut kas ir mainījies, un ir vērts paskatīties dziļāk, nevis tikai uz vienu ciparu, bet uz visu kopējo ainu. Ja? Nu, tas ir kā tāds mini signāliņš. Un tieši tāpēc nākamais solis nav skatīties, vai tas ir augsts vai zems, bet saprast, kā šis holesterīns tiek pārvietots organismā. Un nākamajā slaidā jau šeit mēs nonāksim pie rādītāja tā sauktā LDL, kuru bieži sauc par briesmīgi skan sliktais holesterīns. Vai nu patiesībā, tas ir mazliet savādāk, ja? Un kad analīzēs parādās LDL, to ļoti bieži sauc par slikto holesterīnu, bet, lai to saprastu pareizi, pirms jāsaprot, kas tas patiesībā ir. LDL nav pamats holesterīns kā viela. Tas ir transporta veids, kā holesterīns tiek nogādāts no aknām uz šūnām. Aknas šeit darbojas kā centrālā noliktava. Tas savāc un apstrādā taukus, un tad iepakotos transportam, šajā gadījumā LDL formā. Mums Latvijā vai Vācijā ir PDL, ja, un vēl visādi L. Un to var iedomāties ļoti vienkārši. Aknas ir noliktava, LDL ir kravas mašīnas. Šūnas ir galamērķis. Mašīnas ved kravu, holesterīnu tur, kur tas vajadzīgs. Tātad pats LDL nav problēma. Tas ir nepieciešams process. Problēma sākas tad, kad šī transporta sistēma sāk strādāt neefektīvi. Un šeit ir svarīgais moments. LDL var būt paaugstināts ne tikai tāpēc, ka aknas to vairāk ražo, bet arī tāpēc, ka organisms to nepietiekami izmanto vai nepieņem. Tātad iedomāsimies situāciju. Mašīna ved kravu, bet noliktavas galā tās neviens neizkrāv. Kas notiek? Mašīnas sāk krāties uz ceļa. Tieši tas pats notiek organismā. Un tagad, kāpēc tas var notikt, ja viss it kā ir normāli? Pirmais, tātad tas ir šūnu jūtība. Pat ja cukura līmenis analīzēs normas robežās, šūnas var būt mazāk jūtīgas pret insulīnu. Tas nozīmē, tās neuzņem enerģiju tik efektīvi. Un tad transporta sistēma turpina strādāt, bet piegāde nenotiek pilnvērtīgi. Otrais, vairogdziedzers. Ja vairogdziedzera darbība ir pat nedaudz palielināta, vielu maiņa kopumā kļūst lēnāka. Tas nozīmē, ka arī tauku izmantošana palielinās. Un LDL paliek asinīs ilgāk. Trešais, aknas var būt normālas analīzēs, bet noslogotas funkcionāli. Tas nozīmē, ka rādītāji vēl ir normas robežās, bet aknas jau strādā ar lielāku slodzi. Un tas ietekmē, kā tās regulē tauku transportu. Ja? Un ceturtais, tas ir hronisks zems iekaisums organismā, ko bieži vien nepievēršam uzmanību. Tas var būt no uztura, tas var būt no stresa, tas ir miega trūkums. Tātad, ko nozīmē šis hroniskais iekaisums organismā? Es saucu arī stresu par hronisku diagnozi. Ja? Tā ir hronisks iekaisums. Tas ir, ja cilvēks regulāri neizguļās, tas jau ir hronisks iekaisums organismā. Un šie iekaisumi maina to, kā organisms izmanto un pārvieto taukus. Un tagad nonāksim pie tās vietas, kas bieži ir visgrūtāk saprotams. LDL kvalitāte. Ne visas mašīnas ir vienādas. Ir lielākas, stabilākas un ir mazākas, blīvākas. Iedomāsimies, liela, stabila kravas mašīna brauc mierīgi, turas savā joslā. Maza viegla mašīna daudz vieglāk novirzās, var iebraukt tur, kur nevajag. Medicīniski runājot, šīs mazās blīvās LDL daļiņas ir tās, kas ir problemātiskāks. Un tas biežāk veidojas pie pārmērīga cukura, biežas ēšanas bez pauzēm, insulīna rezidences,
iekaisuma procesiem. Un tas nozīmē, ka LDL paaugstinājums ļoti bieži nav stāsts par to, ka apēsts par daudz tauku. Tas ir stāsts par to, kā organisms tiek galā ar visu vielmaiņu kopumā. Un nākamajā slaidā, tātad, lai mēs saprastu tālāk, kā darbojas kā iedalās šie holesterīni un saprastu pilno līdzsvaru, šim rādītājiem vienmēr jāskatās kopā ar otru, tā saukto HDL, labais holesterīns. Ja? Tas jau kaut kas tāds iepriecinošāks, vai ne? Un tam vienmēr jāskatās pretī vēl vienam rādītājam. Tātad, ja mums bija LDL, te HDL, ko bieži sauc par labo holesterīnu analīzēs, tas var būt apzīmēts, es esmu parādījusi, tātad HDL, citreiz viņi raksta HDLC. HDL darbojas pilnīgi citādi, tad savāc lieko holesterīnu no audiem un asinsvadiem un nogādā tātad atpakaļ uz aknām, kur tas tiek pārstrādāts un izvadīts. Un tātad te ir atkal vienkāršs salīdzinājums, ja LDL ir piegādes transports, tad HDL ir kā tīrīšanas vai savākšanas dienests. Ja, viņš nevis ved kravu uz priekšu, bet savāc to, kas ir palicis pāri. Un tieši tāpēc HDL tiek uzskatīts par labu. Ja, jo tas palīdz uzturēt līdzsvaru. Ja šis mehānisms strādā labi, tad organisms spēj pats regulēt situāciju. Bet ļoti svarīgi saprast, ka HDL nav labs pats par sevi. Svarīgais ir līdzsvars starp LDL un HDL, tātad starp slikto holesterīnu un labo holesterīnu. Ja LDL ir daudz, bet HDL ir arī pietiekami, organisms vēl spēj šo sistēmu kontrolēt. Bet, ja LDL pieaug, tātad sliktais holesterīns pieaug, un HDL ir zems, tad rodas situācija, ka piegāde notiek, bet savākšana nenotiek. Ja, un te ir atkal tāds neliels salīdzinājums, ja pilsētā visu laiku piegādā preces, bet neviens tās nesavāc, ar laiku sāk veidoties kas? Pārsloga. Tieši tāpat organismā. Un tagad svarīgākais jautājums, kāpēc HDL var būt zems? Pēc 40 gadu vecuma tas ir bieži saistīts ar mazkustīgumu, vielmaiņas palēnināšanos, hormonālām izmaiņām un arī ar cukura vielmaiņas traucējumiem, bet ļoti liela ietekme ir arī dzīvesveidam. Ja organismam trūkst kustības, ja uzturā dominē pārstrādāti produkti, ja ir miega trūkums vai stress, kam ir ļoti liela nozīme šajā vecumā, tad HDL līmenis var samazināties. Un te ir ļoti svarīga nianse. Atšķirībā no LDL, sliktā holesterīna, HDL bieži var uzlabot salīdzinoši vienkārši ar kustību, uztura kvalitātes uzlabošanu un vielmaiņu stabilizēšanu. Tas nozīmē, ka šis rādītājs bieži ir pateicīgs darbam. Un tāpēc, skatoties uz analīzēm, vienmēr jāuzdod jautājums ne tikai cik ir LDL, bet arī cik ir HDL, jo tieši attiecības starp abiem parāda reālo situāciju. Un nākamajā slaidā mēs skatāmies tātad, lai šo ainu redzētu vēl precīzāk, ir vēl viens ļoti svarīgs rādītājs, kas ir nākamajā slaidā, kas parāda, kā organisms pārstrādā taukus, tie ir triglicerīdi, TG. Un triglicerīdi ir viens no tiem rādītājiem, kas ļoti skaidri parāda, kā organisms tiek galā ar enerģiju ikdienā. Ja iepriekš tika runāts par to, kā enerģija tiek uzņemta un izmantota, tad triglicerīdi parāda, kas notiek ar to daļu, kas netiek izmantota. Organisms neko neizmet. To atceramies. Ja enerģija netiek iztērēta, tā tiek uzkrāta. Un tieši šī uzkrātā enerģija asinīs parādās kā triglicerīdi. Šis rādītājs ir ļoti svarīgs, jo tas bieži ir viens no pirmajiem, kas sāk mainīties un kas sāk signalizēt mūsu organismā kaut kādus traucējumus. Vēl pirms būtiskām izmaiņām
holesterīnā vai citos rādītājos triciklerīdi jau var parādīt, ka organismas līdzsvars sāk mainīties. Un parasti par to sāk domāt tad, kad rādītājs ir paaugstināts. Un tas ir brīdis, kad jāuzdod sev nevis jautājums, kas ir slikti, bet kas organismā šobrīd netiek izmantots. Un ja ikdienā trūkst kustības, šī enerģija vienkārši netiek izmantota. Ja aknas ir noslogotas, tās aktīvāk pārveido lieko enerģiju taukos. Ja gremošana nav pietiekami efektīva, organisms nesaņem kvalitatīvu enerģiju. Tas ir tas trūkums mums sākās jau pēc 40 gadiem. Mājās regulāri tiek pagatavots vairāk ēdienu, piemēram. Tas, kas mums ļoti bieži notiek, vai ne? Mēs uztaisam ēdienu un paliek pāri, nekā vajadzēja. Un tas netiek izmests, bet ko mēs darām? Tas tiek ielikts leduskapī, vai ne? Būs rītdienā. Ja tas notiek katru dienu, un tu to pārpalikumu neapēd, leduskapis sāk pildīties. Triciklerīdi ir šis pildītais leduskapis. Un šeit ir svarīgais moments. Tas nenozīmē, ka cilvēks dara kaut ko nepareizi. Tas nozīmē, ka organisms šobrīd nestrādā tāpat kā agrāk. Un tas, kas agrāk tika izmantots, tagad sāk uzkrāties mūsu leduskapī. Ja, un parasti uzmanība jāpievērš brīdī, kad triciklerīdi ir paaugstināti atkārtoti. Nevis vienreiz pēc kādas tur svētku dienas vai kļūdas uzturā mēs aizējām nodot analīzes un parādās triciklerīdi paaugstināti. Tad šausmas nē. Tas ir parādās atkārtot analīzēs. Ja? Nav runa par radikālām diētēm vai medikamentiem, bet tātad signāliem, kas jau parādās atkārtot. Jo arī medikamenti, starp citu, to var ietekmēt. Un pirmais solis ir vienkārši dot organismam iespēju izmantot to, kas jau ir uzņemts. Ja? Jo tas nozīmē, ka sakārtot ēšanas ritmu, lai starp ēdienu reizēm būtu pietiekami laika, samazināt pārtiku. Tātad nevis ātri mēs ēdot, mēs tiešām citreiz uzņemam par daudz šo pārtiku, un organisms vienkārši to nespēja pārstrādāt pareizi, kas rada lielu slodzi gremošanai līdz ar to un palielināt kustību, lai organisms varētu šo enerģiju izmantot. Un tas ir nākamais slaids, ja, kur lai saprastu, vai šis līdzsvars tiešām ir labs, šie rādītāji vienmēr jāskatās kopā, jo tikai kopējā aina parāda reālu situāciju. Kad cilvēks skatās analīzes, ļoti bieži uzmanība tiek pievērsta vienam ciparam, bet mēs nepievēršam ciparam vienam tikai. Un kad, piemēram, sakam, jā, man ir augsts holesterīns, vai man ir augsts LDL, ja, bet patiesībā viens rādītājs neko daudz nepasaka. Organisms nestrādā pie vienam rādītājam. Tātad, lai saprastu, kas patiesībā notiek, tātad es saku tā, LDL, tas rāda, kā notiek piegāde, HDL rāda, kā notiek savākšana, un triciklerīdi, cik daudz paliek pāri. Tātad to jūs varat bez mazliet tādā veidā arī īsumā pierakstīt, ja, lai saprastu vispār, ko nozīmē šie rādītāji. Un tātad ir transports, kas piegādā preces, tas ir LDL, ir dienesti, kas savāc lieko, tas ir HDL, ir noliktavas, tātad, kur uzkrājas pārpalikums, tie ir triciklerīdi. Un ja šī sistēma ir līdzsvarā, pilsēta strādā normāli. Bet ja piegāda ir liela, savākšana vāja un noliktavas pilnas, pats par sevi sākās problēmas, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi neskatīties uz vienu rādītāju. Ja, tas nozīmē, ka nevienmēr augstākais cipars ir pats svarīgākais. Svarīgākais ir attiecības starp rādītājiem. Un analīzes nav spriedums. Tas ir kā momentu uzņēmums, kā organisms strādā konkrētajā brīdī. Ja, man ļoti bieži cilvēkiem iesaku, pirms viņi dodas uz šādām analīzēm, pacenšaties 2-3 dienas turēt savu organismu normālā līdzsvarā, nebaroties ar kūciņām un pluciņām, vai tur alkoholu vakaros lietot, sevišķi par vīriešu problēmām, kuras sievas stāstīja. Jā, bet manam mīļajam tā patīk vakarā tos aliņus pa aliņam izdzert, un visu saka, tad ko jūs gaidat no tām analīzēm labajām? Analīzēs viņš parādīsies, vai turpiniet, un ja jūs gribat redzēt pareizos rezultātus, ieliekat bišķiņu režīmā savu organismu, citādākā, pareizākā režīmā, un tad jūs redzēsiet, strādā vai nestrādā. Ja? Protams, ne jau būs tur krasas pārmaiņas, ja tas ir bijis atkārtoti. Un tā tad šis te kopaina, ja, tas ir kā momentu uzņēmums, un tas nozīmē, ka šos rādīt, tas nozīmē
kā šos rādītājus var ietekmēt ne tikai ar medikamentiem, bet ļoti bieži arī ar dzīvesveidu. Ja tiek sakārtota gremošana, uzlabota enerģijas izmantošana, samazināt organismu slodzi, tad arī šie rādītāji sāk mainīties. Un tātad, ja mēs pārējām uz nākamo slaidu, un kad ir saprotami, kā šā sistēma darbojas, tad var daudz vieglāk saprast arī, kā praktiski palīdzēt organismam to līdzsvarot. Un kad pievērst uzmanību un ko darīt praktiski, kad cilvēks redz analīzi, pirmais jautājums parasti ir, vai tas jau ir nopietni, kāpēc tas ir tik slikti. Un šeit ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu. Neviens rādītājs netiek vērtēts vienā dienā. Organisms mainās pakāpeniski, un arī analīzes jāskatās laikā. Tātad 2-3 mēnešu laikā es parasti iesaku analīzes vēlreiz iet nodot un tātad salīdzināt. Un pirmais solis sakārtot. Tātad, ja mēs redzam, ka kāds rādītājs ir izgājis no ierindas, tātad pirmais solis ir sakārtot pamatus. Nesarežģīt, bet konsekventi. Tas nozīmē padarīt uzturu vienkāršāku, samazināt pārtiku, kas rada slodzi gremošanai, un pievērst uzmanību ēdiena kvalitātei. Otrais solis. Dot organismam iespēju izmantot enerģiju. Tas nozīmē nevis vienkārši kustēties vairāk, bet iedot ķermenim nelielu papildus slodzi, pie kuras tas nav pieredzes. Piemēram, es šeit pateikšu uzreiz piemēru, jo cilvēki ļoti bieži ar to atrunājas. Es jau kustos, man ir tas un tas. Es saku, bet tagad pasaki man lūdzu, cik reizes no rīta tu esi pacēlusi rokas augstu. Ziniet, kā bērndārzā kādreiz mēs rociņus tā cēlām, likam mums stiepties un pareizi ieelpot un izelpot. Es gribu pateikt, reti kura. Es pati to nedarīju, bet es sākus to darīt, jo es sapratu, kaut kas arī man notiekās organismā uz slikto pusi. Tāpat tā raitā solī, piemēram, 10 minūtes pasoļojam, aizejam līdz edzeram raitā solī ar pareizu elpošanu. To, ko prasa mūsu organisms. 10 minūtes vai 15. Mēs sakam, es esmu nogurusi, pārgurusi. Bet tad ir jautājums, ko mēs gribam. Uzlabot, vai paliekam pie tā pašiem rādītājiem. Kaut ko pamainīt. Tāpat vajadz, cik bieži mēs izstaipam vispār savas muskuļa grupas. Es šeit nerunāšu, kad cilvēki teiks, es nespēju nogulties uz grīdas, man ir liekais svars un viss. Tu vari nogulties uz grīdas. Vienalga, kā ķeperojies augšā, celies, pastieps savas rokas, mazliet kājas, mazliet pietupiens. Tās ir tās citas kustības. Tā ir tā cita enerģija, kas nav ikdienā. Bet, es zinu, ka mēs cilvēki kā tādi esam par slinku. Un trešais solis, es saku, samazināt kopējo organismu slodzi. Tas ietver miegu, stresu un pārslodzi ikdienā. Ja pat ideāls uzturs nedos efektu, tas turpat nedos ideāls uzturs, ja organismā visu laiku spriedzē stress, neizgulēšanās, domas galvā, paspēt to, paspēt šito, tas arī ir viens no analīžu rādītājiem. Un tad, kad mēs 2-3 mēnesīši kaut kā mēģināsim sevi ielikt atkal šajā bērndārza režīmā, piecelties, dziļa ieelpa, paceļam rokas vai vienkārši izdzeram siltu glāzu ūdeni, un nevis ar pusmiegtām acīm aizējam uz vannas istabu, bet atveram varbūt logu, ievelkam svaigu elpu, pareizi ieelpojot, izelpojot, sasaicināties ar rītu saulīti vai mākonīšiem, vienalga, un tad sākam ikdienu. Tā arī ir kustība, tā arī ir enerģija. Ja rādītājs uzlabojas, tas nozīmē, un es varu pateikt, ka pēc šāda varianta tomēr kaut kas arī parādīsies, bet tas ir jādara regulāri. Un nākamajā slaidā, ko es gribu tātad vēlreiz pievērst uzmanību, tie ir medikamenti, ko ļoti bieži mūsu ārsti mīl izrakstīt, un ļoti ātri sevišķi, ja ir ļoti dramatiski rādītāji, kuram ir dramatiski, bet redzams medikamenti, tātad mēs šajā slaidā redzam medikamentu grupas, kas ietekmē holesterīna rādītājus. Un pats svarīgākais, ko šeit vajag saprast, katrs medikaments darbojas uz konkrētu mehānismu, nevis uz visu organismu kopumā. Un pirmā grupa tie ir statīni, vispopulārākie. Tie samazina holesterīna veidošanos aknās. Tas nozīmē, mazāk tiek saražots LDL, un tas arī analīzēs samazinās. Bet tas ir mehāniski, jo tie ir medikamenti. Tie ietekmē arī triglicerīdus un nedaudz var paaugstināt HDL, tāpēc tos bieži izmanto kā pirmo izvēli
un ārsti ļoti bieži tos izraksta, ja LDL ir tātad paaugstināts. Un otrā grupa tātad ezetēmības, tas darbojas citur, nevis aknās, bet zarnās. Tas samazina holesterīna uzsūkšanos no pārtikas. Tas nozīmē, organisms vienkārši mazāk uzņem holesterīnu no ārpuses. Trešā grupa ir fibrāti. Tie vairāk ietekmē trigliklerīdus, tie palīdz organismam labāk sadalīt taukus un samazina to uzkrāšanos, bet vēlreiz uzsveru, mehāniski tas tiek darīts, tāpēc, ka tas ir medikaments, tāpēc tos bieži izmanto, ja galvenā problēma ir augsti trigliklerīdi. Un ceturtā grupa tas jau ir, PCSK9 inhibitori, tie ir jau modernāki medikamenti, tie palīdz aknām labāk izvadīt LDL no asinīm, tātad nevis samazina ražošanu, bet palīdz organismam ātrāk to iztīrīt. Un es atkal vēlreiz uztveru, tas ir mehāniski. Un tātad tas nozīmē, ka organisms pats to nedara un ar to necīnās. Jūs vienkārši iedodat mehānismu, kuram to darīt, un jūsu organisms turpina slinkot. Tagad pats svarīgākais, kas ir arī uzrakstīts šai slaida apakšā, katrs medikaments iedarbojas un uz konkrētu rādītāju. Tas nozīmē, tas samazina skaitli, bet tas nevienmēr nozīmē, ka ir novērsts iemesls, kāpēc šis rādītājs vispār bija paaugstināts. Un tā ļoti bieži notiek pie ārstiem, diemžēl. Ja organismā kaut kas nestrādā pareizi, medikaments var palīdzēt uzreiz ātri fiksi sakārtot ciparus, bet pats process organismā vienkārši turpinās. Un šeit ir svarīga doma, ja tiek lietoti medikamenti, bet nemainās uzturs, vielmaiņa un ikdienas paradumi, organisms turpina strādāt tajā pašā režīmā. Tikai analīzes izskatās labāk, tā kā patīk dakterītim, un tā kā apmierina arī jūs pašus. Tas nenozīmē, ka medikaments ir slikti. Tas nozīmē tikai to, ka ir situācijas, ka tie ir nepieciešami un ļoti svarīgi, bet šis slaids parāda vienu būtisku lietu. Medikamenti ir daļa no risinājuma, nevis viss risinājums, bet viss risinājums ir mūsu pašu domās un mūsu pašu rīcībās. Pēdējais slaids, tātad tie ir ātomīgi produkti, kurus es jums piedāvāju iepazīties. Jūs varbūt varat pat nofotografēt, lai jūs varētu saprast, kas kuram, kas ir domāts. Kas man bija ļoti labs jaunums un ko es daudz lasīju, tas pirmais, ko man cilvēki prasa pie sliktā holesterīna, tā ir omega-3 un spirulīna. To uzreiz, bet kā viņus un pareizi lietot, diemžēl man ir jāsaka, tas katram ir atsevišķi, tas ir skatoties arī pēc rādītāja. Es nevaru teikt visiem vienu lietošanas režīmu, ja katram varbūt tie rādītāji ir savādāki. Bet ko es viennozīmīgi gribu pateikt un ieteikt šo Atomy Slim purē tēju, es pēdējā nedēļā par viņu lasīju ļoti daudz, es savācu ļoti daudz informācijas. Un es gribu teikt, tā ir tiešām ļoti vērtīga tēja, kurai es pat viņu esmu dzērusi pie tā gadiem, kad pārēdos. Ir grēkoju es arī, Ir sevišķi, ka man kūciņas un bulciņas iekšā nepajokam. Un tad es sēžu un domāju, ko man diez analīzes tagad rādītu. Bet es izdzeru purē tēju un es eju mierīgi gulēt viņa tiešām. Un es salasījos tik daudz vērtīgas informācijas, ka tiešām palīdz šim te insulīna jūtībai. Viņa samazina tiešām šo kopējo un LDL holesterīnu, viņa regulē šo vielmaiņu. Es personīgi sapratu, ka tad, kad es izdzeru purē tēju kaut vai stundu pirms gulētiešanas, man par naktīm ir jāstaigā. Tas, kas kādreiz man nebija vajadzīgs. Un tad es sapratu, ka tos grēkus es par naktēju izvest ārā. Šī tēja man palīdz. Un tas nav nekas slikts. Tā ir tiešām ļoti laba tēja. Un, teiksim, es biju paskatījusies, es parasti vērtēju produktus arī no citām vietām, es skatos, vai ir kaut kur iespēja viņu nopirkt. Ir iespēja nopirkt, bet viņa tiešām ir arī dārga. Teiksim, 100 grami 17 €, teiksim, dabīgā veidā, te Vācijā mums, piemēram. Un tik vienkārši viņa nav nemaz nopērkama. Viņa pērkama speciālos veikalos. Tā kā, es to ieteiktu jums jebkurai. Un šajā vecumā un pašā nopeikumā, ko es gribu teikt, ka
Tātad viss tas, ko mēs darām un skatāmies par holesterīnu, ja, tas, ko man gribējās jums nodot, ir pavisam vienkārši. Organisms nav kaut kas, kas pēkšņi salūst. Ja, tas vienmēr dod signālus, un holesterīns nav ienaidnieks. Neskatīsimies uz viņu kā uz ienaidnieku. Tas ir mūsu signāls, kas liek mainīt mūsu domāšanu, saprašanu, kas notiek ar mūsu organismu. Bieži vien cilvēki redz analīzes un nobīstas no cipariem. Bet cipari paši par sevi neko nenozīmē, ja mēs nesaprotam, kāpēc tie ir tādi. Un ja paskatāmies dziļāk, tad redzam, ka viss sākas tieši daudz agrāk. Ja? Tas ir, ar ko mēs ēdam, kā mēs kustamies un tā tālāk. Tas, ko es runāju. Un tas ir pats svarīgākais, nevis cīnīties ar simptomiem, bet palīdzēt organismam strādāt tā, kā tas ir paredzēts. Un tad līdz ar to neradīsies šie te simptomi, ja, kurus ārsts mehāniski ar medikamentiņiem novērš, un tad es priecājos, un ja šodien no visa dzirdētā paliek viena doma, tad vai tā ir šī organisms nav jākontrolē, bet organisms ir vienkārši jāsaprot, ko viņš ar to grib mums teikt, kāpēc viņš to signalizē, un jāsaprot, ka mūsu organisms nepaliek jaunāks, viņam vienkārši viņā ir vairāk jāieliek iekšā. Tāpēc, ka, vecā mašīnā mēs arī liekam vairāk uzmanību un teiksim, labojam, ja, un tāpat arī ir mūsu organisms.